Simtiem TV kanālu visā pasaulē pievēršas vēstures un dažādu noslēpumu izpētes jautājumiem. Zināmākie no tiem – National Geographic, Discovery, History Channel un citi. Vienīgais tāda veida raidījums Latvijā – Leģendu mednieki, pēc veiksmīgi aizvadītās 2006.–7. gada sezonas debijas, atgriežas uz LTV ekrāniem, šoreiz valsts pirmajā kanālā un jaunā kvalitātē. Pirmajā mūsu sezonā mēs izlaidām 13 laimīgās leģendu sērijas, no kurām īpaši gribētos atzīmēt pirmo stāstu – leģendu par Cēsu pilsdrupām. Paldies Dievam, mums nekas nedeg, bet vienalga mums ir vajadzīga ugunsdzēsēji, jo, lai ielīstu Cēsu pils pagrabā, mums vajag palīdzību. Pretējā gadījumā jūs neieraudzīsiet nevienu leģendu mednieku sēriju vairāk. Tūlīt taisīšu unikāls kadrus, kur neviens līdz mums nav bijis un filmējis. Satikāmies ar noslēpumaino Lubānas ērģelnieka rēgu. Ja pieņem, ka stāsts par spoku ir izdomājums, tad ir grūti izskaidrot, kāpēc lubānieši nokrāva Bernharda Štama kapu ar smagajām akmens plāksnēm. Pret spoku stāstu man ir tikai viens arguments. Es tiem pārāk neticu. Taču zinu, ka daudziem šis mans arguments neko nenozīmēs. Lubānas baznīcā jau sen neviens nav redzējis spokus, taču mīklainais Bernharda Štama kaps, leģendu par spokaino ērģelnieku, vēl ilgi uzturēs dzīvu. Meklējām vienu no neskaitāmajiem Latvijas ezeros noslīkušajiem tankiem. Horenam tomēr apnīk kustīt dūņus, un viņš atļauj arī man izmēģināt savu akvalantu. Es nezinu, kas man vairāk dzed tur lejā. Iedzimtais manī mītošais alkoholiķa gars vai piedzīvojumi kāri. Pierādījām, ka Latvijā ir bijis Ādolfs Hitlers. Iekšā tikt ir diezgan vienkārši. Viens. Divi. Un Morozo kungs mums nav vajadzīgs. Cienījamie skatītāji, mūsdienās ir tā, ka nevienam ticēt nevar. Dažreiz pašiem sev. Mums var. Mēs esam leģendu mednieki. Sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Izabela. Izabela. Jā, nu tak... Un uzvārds? Čimna tak. Jā. O, Izabela, cik skaista esi tu. Joku netaisiet. Veicām šaušalīgu eksperimentu ar Čortoka baismīgo noslēpumu. Tie, kas ezeru vērojuši, stāsta, ka tā ūdens pārsvarā esot zilgan zaļš, taču tajā esot novērotas visas varavīksnes krāsas, un viņi tūdaļ dosies šajā skaistajā slazdā, par kuru vietējie stāsta šausmu stāstu. Īstenībā tas bija ļoti tāds liels eksperiments, jo šeit nav nekāds lidmašīnas, ir stāsts par to, ka visi, kas šajā ezerā ieiet iekšā, viņi visi. Mēs gribējām pārbaudīt, vai šī leģenda. Vai tu vari tagad pastāstīt par tām, kā tu jūties? Jūtos p***st. Jūtos p***st, vārdu tiešām nozīmē. Saprot, es atbraucu 200 vairāk kilometrus, lai ielīstu ezerā. Kur īstenībā nav. Bet kaut kāda govs noslīklis, man te vecens izstāstīja stāvvietā, kur nevar atrast. Tagad, ja maiķi pēc man te, vēl pasaka, es nomiršu. Es tā pa h***ņu tā. Kā arī tikāmies ar Liepājas balto dāmu. Dāmas un kungi, baltā dāma, sagaidiet. Liepājas teātrī dzīvojot spoks, baltā dāma. Tā it kā esot kāda jauna meitene, kura reiz nelaimīgi iemīlējusies talantīgā vācu aktierī. Siržu lauzējs viņu pametis,
bet meitene pēc nāves kļuvusi par spoku. Daudz teātra ļaudis stāsta, kā pusnakti redzējuši spoku parādāmies skatītāju balkonā. Citi esot dzirdējuši viņus soļus nakts klusumā. Meklējām zudušo beverīnu. Tā viņi virzījās uz Imeru, nezinādami, ka mežos pie Imeras paslēpies igauņu karaspēks, un pēkšņi ieraudzīja visu ienaidnieka karaspēku sev nākam virsū. Paldies Konzumam, paldies Zirdziņam, un Konzums bija lielisks. Un zviedru karakasi. Lai mums būtu ērtāk izbraukāt Zviedru zemi, nolemjam turp doties ar Tallink prāmi, kas ir ērtākais ceļš no Rīgas uz Stokholmu un atļauj izmantot savu auto. Det stämmer att ryssarna var numerärt överlägsna. Krieviem bijuši 8000 kavalēristu un 4000 kājnieku, kamēr Zviedriem tikai 4000 kavalēristu un 3000 kājnieku. No tiem 2000 bijuši Zviedri, bet pārējie vācieši, igauņi un latvieši. Jaunajā sezonā mēs esam gājuši tālāk, un mūsu kameras ielūkojušās baismīgajā Latvijas un Meksikas pazemē. Atraduši nezināmus kareivjus, un ilgi meklētos tankus. Nogrimuši spāņu galeonu un zudušo Latvijas flotes flagmanu ledlauzi Krišjānis Valdemārs. Mūsu izpētes ceļojumi, pilni ar bīstamiem pārsteigumiem, vedīs jūs uz Drakulas Transilvāniju, kur leģendas pārvēršas īstenībā. Un jūs dosieties pirmajā atjaunotās Irbīša lidmašīnas I-12 lidojumā, kurš iespējams pierādīs lidaparāta un mūsu dzīvotspēju. Aizraujoši, ekstrēmi un satriecoši interesanti ceļojumi laikā un varbūtībās. Raidījumā Leģendu mednieki. Uz tikšanos LTV1 jau septembrī.